Mani sauc Nikita Nikonets, un es esmu zobārs, specializējos ķirurģijā un procezēšanā. Un šodien es gribu jums pastāstīt, kas ir tādi zobu implanti. Zobu implanti ir mūsu mākslīgie zobi, ko mēs ievietojam trūkstošu zobu vietā. Un zobu implants sastāv no divām daļām. Tas divas daļas ir metaliska skrūve, ko mēs ievietojam iekšā kaulā, un kronis, kas tiek piestiprināts pie skrūves, tad, kad mēs jau protezējam pēc 3 mēnešiem, kad implants ir kārtīgi ieaudzis kaulā. Implants kalpos tik ilgi, cik apkārt tam būs vesels kauls un vesela smagana. Mums ir vajadzīgs sasniegt veselus, smukus audus apkārt implantam. Un tad, ja gadījumā mums to nepietiek, tad mēs plānojam iepriekš kaula transplantāciju vai kaula pieaudzēšanu vai arī smaganu plastiku. Un to mēs veicam vienlaikus ar implanta ievietošanu. Nē, nav, jo implantācijas laikā mēs uztaisīsim jums kārtīgu lokālo anestēziju un sāpes jūs nejutīsiet. Un pēc implantācijas mēs izrakstīsim jums pretsāpju zāles, lai nebūtu arī sāpju dzīšanas periodā. Īstenībā nepieņemt viņš nevar, bet implants pēc ievietošanas var tikt zaudēts, ja pievienojas pie implanta kaut kāda infekcija, vai nu arī mēs implanta likšanas brīdī pārkarsējam kaulu vai izdaram kaut ko nepareizi. Tad mums ir protokoli, pēc kuram mēs vadāmies, un mēs mazināsim tos iespējamu problēmu daudzumu. Mēs noteikti pirms implantācijām izrakstam jums antibiotikas, lai nebūtu nekādu problēmu ar infekcijām. Implants stāv un kalpo kā savs zobs, un arī tīrīšana ir tāda pati. Vienīga atšķirība ir zobu diegs, jo ar zobu diegu mēs varam ienest aplikumu dziļumā pie implanta, kas nebūtu vēlams. Tad zobu diega vietā pie implantiem mēs lietosim starpzobu birstītes vai irigātoru. Implants maksā no 1200 līdz 2000 eiro atkarībā no implantu sistēmas un arī no tām manipulācijām, ko mums vajag veikt implantācijas procedūrā. Varbūt mums vajadzēs pieaudzēt kaulu, varbūt mums vajadzēs uztaisīt smaganu plastiku. Konkrētu cenu mēs noteiksim konsultācijas laikā. Parasti nē, pēc implantācijas tuska ļoti reti parādās. Bet dažreiz, ja mēs veicam kaula augmentāciju, ja mēs taisam lielu smaganas plastiku, tad tuska var būt un par to mēs brīdināsim. Jā, var. Tā saucas tūlītēja implantācija, un tas ir vislabākais veids, kā mēs varam saglabāt veselus audus, kaulu un smaganu apkārt implantam. Bet ne visos gadījumos tā ir iespējama. Mums iepriekš ir vajadzīga pārbaude, cik mums daudz ir kaula. Ja? Un ja kaula ir pietiekoši daudz, tad mēs varam ņemt zobu ārā un implantēt tūlīt. Klinika Dent ir liela klinika ar mūsdienīgu aprīkojumu. Mums ir sava tehniska laboratorija, ir 3D rentgens, lāzers, intraorālais skeneris un arī speciāli aprīkots ķirurģijas kabinets. Gaidīsim jūs uz konsultāciju!